Mums katram iedzīgākais kandidāts ir tas, ko mēs redzam spogulī. Tā kā mēs nekandidējam, tad mūsu pienākums ir izvēlēties nākošo labāko. Iet un nobalsot. Ir nešaubīgi, ka vairums no mums nobalsot aizies. Bet tiem dažiem, kas netaisās to darīt, ir jāatcerās dažas lietas. Ukrainā arī kāds iespējams izvēlējās nebalsot. Šodien uz viņu bērniem, sievām un draugiem šauj pārģērbti Krievijas desantnieki. Šāda nebalsošana var novest pie situācijas, ka tādi paši cilvēki apdraudēs arī mūsu. Jāiet balsot, bet jāatcerās, ka politiķi savus solījumus pilda par mūsu naudu. Jo lielāka solījuma, jo lielāka nauda. Nebalsot ir vienreizēja iespēja, tāpat kā ēst mušmiru. Šodienas situācijā otras iespējas nebūs, tāpēc rītdien jāiet un jābalso.